uzņēmusies organizēt šo pasākumu diskusiju. Man liels prieks, ka jūs esat atnākuši. Man būs vēl lielāks prieks, ja jūs pārsteigīsieties mazliet tuvāk. Ņemot vērā, ka mēs neesam šodien pagaidām tik lielā skaitā. Paldies jums, kungi, par piemēru. Šis šodien ir jau kopas trešais tās publiskais pasākums. Iepriekšējiem mums notika 20. februārī un 20. martā. Toreiz mēs runājām par drusku citām tēmām, bet šodien bija tāda iecere padiskutēt par to, ko nozīmē ekonomika mūsu dzīve patiesībā. Pirms varbūt pāriet tālāk pie šīs dienas saturas, mazliet gribēju pateikt pāris vārdus par šo formu. Mūsu domu biedri, mēs esam izlēmuši iesākumā darboties ar šādām publiskām diskusijām, un tāpēc esam ļoti priecīgi par to atsaucību, kas bija gan iepriekšējos pasākumos, gan arī, es ceru, šajā, kur cilvēki arī izsaka savus viedokļus. Un mēs esam jo īpaši priecīgi par konstruktīviem viedokļiem, par konstruktīviem jautājumiem, uz kādiem arī šodien jūs aicinām. Un vēl mēs esam arī sapratuši tādu lietu, ko arī daudz pēc iepriekšējām pasākumiem mums varbūt ir tā norādījuši, ka mēs vispār nedodam nekādus tūlītējus risinājumus. Mēs, protams, nepasakām, tagad paņemiet burvi nulīņu un rīt būs viss daudz labāk. Bet mēs gribam rosināt, gan jūs, gan arī paši esam padomājuši šajā jau pasākumā par to, kas varētu būt tie mazie soļi, ar kuriem katrs no mums var sākt, lai veidotu, es negribu teikt skaļiem vārdiem dzīvi labāk, bet lai darītu kaut ko tieši ekonomiskās, personisko, saimniecisko finanšu jomā, lai teiksim, uzlabotos gan pašu labklājību, gan arī apkārtējo. Tādēļ mūsu šīs dienas pasākums ir strukturēts tādā veidā, ka iesākumā mēs gribam parunāt par tām tēmām, kas būtu svarīgas zināt jebkuram vēlētājiem par to, ko viņiem prasīt no potenciāliem deputātu kandidātiem, ko skatīties, ko meklēt tieši ekonomikas jautājumos. Jo, ja man atmiņa neguļ, tad vismaz man personīgi atmiņa tāda, ka iepriekšējās vēlēšanās es nekad neesmu paskatījusies ekonomiskās programmas. Es nezinu, cik no klātsošajiem to ir darījuši. Bet, manuprāt, šobrīd tā situācija valstī ir tāda, ka patiesīgi sakot, tas varētu būt ļoti nozīmīgi iegot zināt, teiksim, ko konkrētais mans ievēlētais deputāts varētu sniegt tieši ekonomikas situācijas jomā. Un tādēļ tā kā iesākumā pirmajā daļā mēs runāsim par to, savukārt otrajā daļā mums ir šie konkrētie priekšlikumi, tie nav viennozīmīgi mūsu kā dombiedru grupas priekšlikumi, lai arī viena no runātājām arī ir mums kopā, bet tie priekšlikumi konkrētiem darbiem, kurus var darīt katrs un uz kuriem, teiksim, kāda arī priekšlikumi ir mūsu sabiedrībā par to, kāda varētu būt viena vai kāda no izējām no šīs ekonomiskās situācijas. Un tāpēc pirmajā daļā es došu vārdu Mārtiņam Bondarkungam, ja es tagad nesajaukšu ekonomikas apvienības iegrani, kurš tad pastāstīs un labprāt atbildēs uz jūsu un mūsu jautājumiem par to, ko skatīties un kā skatīties partiju ekonomiskajās programmās. Un tad man ir jāsaka tā, ka dzīve un vulkāna izvirdums Īslandē ir ienestas korekcijas, diemžēl arī mūsu pasākumā, un profesors Jānis Lastīšs, kas bija paredzēts kā otrais runātājs, mums vienkārši nav varējis atmugļot uz Latviju, uz Rīgu. Un Mārtiņš ir pieteicis, un mēs domājam, ka varbūt šo pirmo stundu tātad mēs varētu aktīvi parunāt par šo tēmu un mēģināt pēc tam trešajā daļā sastādīt tādu tā kā
darba grupas ietvaros mēģināt sastādīt tādu tā kā deputātu kandidātu varbūt solījumu tulku attiecībā uz ekonomikas jautājumiem, respektīvi, ko mēs varētu viņiem jautāt un attiecīgi, ko zināt, ko tā atbildi varētu nozīmēt. Man šo pasākumu palīdzēs vadīt Edijs Bošs, žurnālists, kurš iepriekšējā mūsu pasākumā bija arī lektors. Un gribēju arī pieminēt, ka iepriekšējā pasākumā bija, un kur nebija var izlasīt visus 3 lektoru priekšlasījumus mūsu mājaslapā www.esamkopa.lv. Tad jau iepriekšējā pasākumā arī runāja par konkrētiem priekšlikumiem, ko katrs no mums var darīt jau šobrīd, ja mēs gribam mainīt situāciju, uzlabot situāciju valstī. Lūdzu, došu vārdu Edijam šobrīd. Dienas medijas man ir pagodinājums atkal atrasties jūsu vidū šeit. Tad, kad man lūdzu piedalīties mazliet piepalīdzēt jūs diskusijā šodien, man teica, ka tas darbiņš būs ļoti viegls un kauls nelauzīs, un es redzu, ka tā tas arī ir. Jūs Andri jau viss izstāstīja, un man atliek tikai vēlreiz piepildus to, ka šo stundu Mārtiņš Bondars mūsu rīcībā un viņa pārnieks šai stundai ir palicis kādā lidostā. Tas nozīmē tikai to, ka mums vajadzētu pēc iespējas intensīvāk izmantot šo stundu un jautāt pēc iespējas vairāk, un mums būs arī tā iespēja, jo mums laika ir pietiekami daudz. Bet, jebkurā gadījumā, bez lielām tālākiem ievadiem, prezidenta kanclere, bijušais vadītājs, Krēpāns, bijušais prezidents, cilvēks, kurš laikam šobrīd no ekonomikas praktiķi vairāk ieslīdējis vērotāju, no praktiku uz vērotāju, kā ekonomikas apvienības loceklis. Lūdzu, Mārtiņa, kā mums saprast, kā mums vērtēt tās partijas, ko viņas mums solīs, un kam būtu jāpievērš uzmanība tieši no ekonomiskā aspekta šajās Saeimas vēlēšanās. Labdien! Jūsu vidū, neskatoties to, kā ārā būs laiks, jūs esat veltījuši savu laiku, lai painformētos par to, kas notiek Latvijā, kas notiek Latvijas ekonomikā, kas varētu notikt Latvijas politikā un pēc tam ekonomikā, jo galu galā tas, ko mēs redzam šodien, tas viss ir tas, ko mēs iesējām iepriekš. Un šodien mēs vācam ražu, iepriekš veiksmīgi iesēdējām. Te varbūt runa tieši par tām ekonomiskajām lietām, kuras notiek šodien. Un varbūt, kā jau Sandra teica, tad varbūt tas tā mazliet skarbi, jo, ja mēs katrs sev individuāli prasam, pie kā tad es esmu atbildīgs šajā krīzē, it kā tā atbilde būtu ne pie kā. Bet, ja mēs skatāmies visi kopā, jā, acīm redzot, mēs esam mudinājuši mūsu līderus, mēs esam mudinājuši kaut kādā veidā formā, vai caur vēlēšanām, vai caur nodotajām balsīm, vai kaut kā, darīt tās lietas, ko pasaules attīstītās valsts savās ekonomikās nedara. Kā piemēram, agrāk mēs visi runājam ārprāts, kāda mums liela inflācija, vai ne? Jā, šausminājāmies, cenas kāpa, bet algas arī kāpa, un visi kā bija apmierināti. Tāda maziņa bruzdēšana bija. Dažas tādas skaļākas balsis, ekonomikas aprīnās teica, bet varbūt tomēr padomājam, kā tik galā ar šī problēmu.